puikas arī Galavatenko un Jupurjānu. Ap 1,90 m. Tagad tāda augumā ražana aizsardzības līnija Moldovai. Nu, nav Moldovas izlases sastāvā vienu spēlētāju, kuru mēs visi zinām labāk par jebkuru citu. Proti nav futbola kluba Ventspils. Nu, lūk, cik skaistus vārtus gūst Moldāvi. No labās malas lieliski piespēle un tieši no gaisa vārta augšējā stūrī raida bumbu Georgijs Ovsjannikovs, Beļcu Olimpijas spēlētājs. Georgijs Ovsjannikovs atklāja rezultātu. Viņam, starp citu, šie ir pirmie vārti izlases sastāvā, tikai 9. spēle 23 gadus vecajam futbolistam un pirmie vārti, un kādi vārti, ļoti skaisti vārti. Nu te nu jāatzīst, lai cik tas mums būtu nepatīkami, bet jāatzīst arī pretinieka meistarība tieši no gaisa, tādā pagriezienā. Nu, nekādu izredžu Andrim Vaņinam. Neveiksmīgi šoreiz nospēlēja viesu vārtsargs. Iespējams, viņš īsti neredzēja šo Rubīna tālo, bet ļoti precīzo sitienu pašā vārtu apakšējā stūrītī trāpīja Andrejs Rubins un 32. minūtē izlīdzināja rezultātu. Visiem uzreiz siltāk kļuva, arī tiem, kas ir stadionā. Skatāmies vēlreiz, jā, tur skaidrs, trāpīja bumba pa kāju kādam no Moldovas izlases spēlētājiem. Tur tā vaina, nevainosim vārtsargu. Nekādā ziņā, ņemu savus visus vārdus iepriekš teiktos par pēdas ārmalu, grieza bumbu prom no vārtiem. Cauņa, redzēdams, ka sodlaukuma vidū jau ir Karlsons, bet neizdevās viņam pietiekami precīzi un spēcīga piespēle, neveiksmīgi izsit bumbu vārtsargs. Vējš neļauj viņam izsist to precīzāk. Piespēle gar vārtiem. Rubins. 2-1. Otrie vārti Andrejam Rubinam. Teicams sitiens tālajā apakšējā stūrī un Latvija 44. minūtē izvirzās vadībā. 10. vārti karjerā. Māris Varbakovskis paskatās un dod nevis tuvākajam, bet uz tālo pusi Rubinam. Nu, lai kā centās tur atsist bumbu, ne Namaško, ne Katinsisam, neizdevās to izdarīt. No 2-1 esam vadībā. Cauņa. Vēl viena maiņa būs viesiem. Viečeslavs Sofroni no Kišiņevas Zimbru ar 17. numuru jau gatavojas laukuma malā. Iet Salonicins, piespēle gar vārtiem. Grebis, 3-1. Otrie vārti Kristapam Grebim viņa karjerā Latvijas izlases sastāvā viņa 7. spēlē. Lieliska piespēle Salonicina izpildījumā no kreisās malas, pa to maiņu viesiem sastāvs Ovsjannikovs atstāja laukumu. Teikt, ka spēle uzvarēta, kamēr tā nav beigusies, bet nu šoreiz ir 3-1, mēs vadībā un rīt jau 89. minūte, tā tuvojas beigām. Salonicins ar bumbu, Varpakovskis kļūdās. Māris diezgan vienkāršā situācijā dod iespēju uzbrukt arī viesiem. Un lūk arī, ar ko beidzas šī kļūda. 2-3 kļūst rezultāts. Bumba atsitās vārtu priekšā pēc Sofroni sitiena un ielidoja zem pārlikņa. Nu, tik paviši spēlēt nevajadzētu savā laukuma pusē. Var teikt, ka mēs ļāvām viesiem samazināt rezultātu starpību līdz minimumam, un tagad tās pēdējās minūtes un arī kompensācija